Ir jau tādas tradīcijas, kas tiek pārmantotas, ka tomēr pieklājas pie ēdiena katla ar kārtīgi priekšautu strādāt. Un tas ir arī mazmeitām iegājies. Un bija pat brīnumi, jā, kad vēstulēs Ziemassvētku vecītim tika lūgts atnest virtuves priekšautiņas. Bet no kurienes jums tās tradīcijas? Mana vecmāmiņa, kura te dzīvoja, kad es te augu un visu bērnību, nevienu dienu bez priekšauta nav staigājis. Kad mēs gājām pie viņas māsas ciemos, tad tika uzlikt balts priekšauts ciemos, ejamais priekšauts. Tā ir meža cūks gaļa, kur ir ļoti ilgi jāgatavo, tāpēc viņa tiek likta cepties pirms visu salātu un kartupeļu gatavošanas, jo viņai ir ilgi jāgatavojas. Viņa apcepsies, tad klāt dārzeņi, gulaši. Cik šodien liela tā saima būs? 3 strādnieki viņi ir saimniecībā. Apdēli strādā un viss. Tas ir viss mūsu darba apjoms. Paši saimnieki, paši kalpi? Jā, paši sev saimnieki, tas jau ir galvenais. Mums vēl ir vajadzēja? Vēlams jau. Mums ir jau tik pierasts šī kopā darbošanās, ja ir laika vēl kādam bez manis ienākt virtuvē, tad visi ir gatavi palīdzēt. Un tad atbrauc ciemiņi, un tad arī ir pārsteidzoši. Un tad stāv tā sieviete, saka, nomizoja sīpolu un vēl sagrieza. Vai tad tas ir iespējams? Sagies pat. Labi. Salielījies, cik ko salielīju? Nē, tas tie ir tikai burkāni. Vīrkungs ar dēliem tādu kaprīzi ēdāja vai ēd visu pēc kārtas? Es neteiktu, ka ēdienkarta ir vienveidīga. Ja kas, tad ļoti maz es vāru zupas. Jo tas nav tas ēdiens, ko es varu aizvest uz lauku. Un viņi arī nav sajūsmā. Mājās, ja strādājam, jā, es izvāru arī zupu, bet pie zupas tad ir vajadzīgs arī saldais ēdiens. Un pārsvarā tie ir kartupeļi ar kaut kādu no gaļām. Bet kartupeļi tā kā tie izaug ļoti labi. Tik tālu esam. Nākam izaudzēt. Mans ēds bija agronoms, kuram patika kartupeļus audzēt. Un nekad kartupeļi nav viena šķirne, bet vismaz 4, jo nevar zināt, kuru gadu, kuru labāk izaugt. Tas ir viss, kas mums ir, ja no tā mēs varam sastāvēt, tad nav jābrauc pirms cits. Viens ir vesels. Viens ļoti ir. Otru te vēl varētu sastāvēt, man liekas, lūkniši. Covid laikā, kad nevarēja teātri spēlēt, Tad mēs uzņēmām filmu. filmēja filmu. Ceļojums no Liepājas uz Embūti. Un mēs tīri naturāli arī filmējam viņu. To pēc vienas galā uzvilkt ekrānu, uzlikt projektoru un tad bija tukšs. Jā, sasām solis. Jau te nekas. Cilvēki neatceros vairs, cik bija, bet es domāju, ka tuvu 100. Bet tie darboņi, tie bija kas? Mūsu teātri, kolektīvs. Teātris aktieri visu. Bet visi šeit esošie tie arī ir aktieri. Jā. Ne, tā sanāca. Nevienam nevar ticēt. Visi ir aktieri. Spēlēt filmas vajag. Paši sev interesantāku dzīvi sataisām. Šis ir tas brīdis, kad vajadzētu kādu salātu atrast. Mana māma piedzima jau šeit 36. gadā. Un tā arī te palika, un tā arī dzīvoja. Līdz tam, kad arī 60. gadā šī ir mana dzimtā māja jau. Jums tās dzimtas mājas diezgan palielas. Viņas vispār ir izveidotas tad, kad Jaunlutriņos, Jaunmuižā dalīja muižas zemes. Onkls, kurš gāja un šo zemes gabalu dabūja, viņus lozēja. Tad visi šie jaunsaimnieki pie tām savām zemēm tika. Un pie mājas jau ir tikai 14 hektāru zemes. Tā jau bija tāda, es saprotu, kā amatnieku saimniecība.
Vecais tēvs bija amatnieks, vecais tēvs arī kolhozā gāja taisīt fermas, taisīt visādus fermu aizgaldus, cūka aizgaldus, govjus, teliņus, govjus, siles. Tā jums tās zāļu gudrības no vecmāmiņas. Laikam jau pamatos, jā. Vienmēr viņi pārnāca ar kaut kādu tēzāļu pušķīti mājās. Nu, tas ir iegājies. Es arī nevaru pārnākt sēņgrozu vienu, man arī vienmēr kaut kādu zāļu pušķis līdzi. Kas jau galdam paspējas izlīst? Skābenes, nu jau es plūcu pieneņu lapas, kuras jāsagriež pirmās un jānomērcē. Nu, šobrīd jau siltumnīcā ir arī salāti, redīsi, sīpolociņi. Bet, nu, ja šobrīd ar vitamīniem, tad ar vitamīniem. Tā, kas tā, ķiplociņi, kas no sēklām ir sasējušies un veidojas kā nezāles pa pojeņu dobi. Zārses der tikai tās, kas ir, es varētu teikt, ir tāds apzīmējums spoži zaļas. Paņemšu lapu no lupstāja. Garšai. Lupstājs jau gan te ir stādīts vairāk kā pircaugs, pirts vajadzībām, bet arī kā garš jau viņš ir ļoti labs. Tā, tagad es varētu paskatīties, vai ir kaut kas no apiņu jaunumiem palicis. Apiņu galotnītes. Un tā tas nicināmākais augs, ko visi nīcina laukos bez gala. Tie, kas ir tā dižsūrene. Nu jau lielas izaugas, bet mazie derēs ļoti labi vēl. Tā ir tā Japānas dižsūrene, kas līdzinās rabarberiem šajā stadijā, bet ir trakākā lauku māja zāle. Šim jums dzīvē ir bijis tā, kā rakstīts uz staļu durvīm, ka dzīvīt šūpojas tevi. Protams, dzīve ir tik nevienāda un tik interesanta. Un tā visu laiku. Gan labi, gan slikti. Galvenais izturēt to slikto un priecāties par to, kas labs. Dzīvoja pie mums mans mammas brālis. Tās zīmes, tās viņš uztaisījais garu laiku. Viņš spēlēja teātri, kad es vēl zem galda rāpoju. Mums bija Ošaniekos pašdarbības teātris, kur režisors un galvenais visu pagastu bibliotekārs bija Kārlis Grasbergs. Aktierim Grasbergam vecais tēvs. Un no tā laika jau tā teātra mīlēšana ir ienākusi tajā mūsu pagastā. Kaut gan tagad tas ir Jaunlutriņa teātris, bet mans tēvs un onkls vienmēr to teātri spēlēja. Man mamma visu mūžu bija suflieri, jo suflieris arī katram teātrim beidzīgs. Tas viss ir gadiem izstrādājies. Pusdienas ir 2. Nekas nav nokavēts. Par šiem gadiem uz minūti zinu, cikos man ir jāsāk ēdienas gatavot, lai viņš 2 būtu uz galda liekams. Katrā mājā jau pat kartupeļus mizo un griež savādāk. Es atceros tādu bērnības stāstu, kad domāju, tagad ar savu prātu, cik vecais tās tomēr bija liels estēts, kad viņš pēc kaut kādu ciemu apmeklējumu ciemos bija, un tad vecāmām mizoja kartupeļus, nu kā parasti, grieza kartupeļus tādos, gabalos, var teikt, kvadrātos. Un viņš stāvēja un skatījās, un tad viņš teica, bet tu nevari sagriezt kartupeļus tā kā Zelma grieza tādos slaidos gabalos, izskatās labāk. Vecmāmiņa vecietiņam nekad neteica griež pats, Anuka griež pats. Nē, tā nebija gan. Tādu satikšanu es nezinu. To arī ar laikiem izmācās. Un zinu, ka vecāmām vienmēr bēdājās par to, ka tie ozoli ir iestādīti te pie mājas. Kaut gan ozoli ir iestādīti stipri vēlāk par mājas celšanu. Vienu ozolu iestādīja tad, kad piedzima mans brālis 57. gadā, un otrs esot iestādīts pie manas piedzimšanas. To jautrais stāsts ir bijis tas, ka viņš bija tikko iestādīts, un kaimiņš ir piesējis pie tā iestādītā ozoliņa zirgu un ienācis pie vecā tēva parunāties,
kā jau kaimiņi pieraduši visu padalīties ar zināšanām un kas ir izdarīts un kas nav, un gan jau kā arī savu zemeņu vīnu pudeli kaimiņš bija līdz paņēmis un aizsēdējušies, un zirgs bija aizgājis ar visu to ozoliņu. Un tad diezgan ilgi bija kašķis to ozolu gan atrada, un to pašu esot iestādījuši atpakaļ. Klēts, saucās, kādreiz graudu stāvēja. Tāda vēstures noliktava. Te gandrīz nekas nav tāds, kas nav teātrī gājis. Visi gulti izbraukājis, visu Latviju pulkstenis. Ne šitie ir īstie lutriņu. Tautstēpi šitie pašas viņas te auda. Te kaimiņos ir arī tautas daļamat meistari aiz meža tur, un viņi tur sievas gāja un paši sev auda tautstēpus. Tad, kad sabrauc uz Jāņiem, tad meitenes saģērbjās, nodzīvo Jāņus, un tad atkal noliek apakaļ. Un tad tas ir Hanna, tās ir meita, mazmeita, tā būs, kas tad tas ir. Tā arī ir Lūcija. Te vēl kādam. Alis, tā ir mazmeita. Nākošos Jāņa, kurinās uguni, tad metīs ugunī un uzpīs citus. Vec traktoru aprīkojumam modernām tehnoloģijām, lai var strādāt tālāk. Bērnībā kļūt par ko jūs sapņojat? Bērnībā man bija savu puķu dobe, un bērnībā es domāju, ka es būšu agronoma un dārzniece. Kā tētis? Jā, gan jau, ka jā. Un arī vecāmā man bija atmērījis savu dobīti, un tur es piparmētru audzēju un gurķis audzēju, man izauga labāk kā viņiem. Tāpēc, ka man vienmēr deva vecās sēklas, un no vecām sēklām gurķi labāk auga. Kultūras pils Ziemeļblāzmu parkā izskanēs koncerts Māmiņā. Bet šeit, uz vietas, jūs pamatā nekur tālāk neesat pasaulē gājusi, jā? Tālākā vieta, kur es mācījos, bija Rīga. Tas bija kultūras darbinieku tehnikums, un jau zinot, ka es atgriezīšos, jo man bija vietējā kolhoza nosūtījums mācīties. Un kāds teātris nāca? Teātris nāca tad, kad visi juku laiki bija beigušies, 90. gadi. Kad beidzās viss, kas bija labs kultūra, izbeidzās kultūras, un tika pārtaisīts par noliktavu. Mūsu skaistais kultūra tika aizmirst. Visi sagāja pa savām saimniecībām, nekas nenotika, un visi tā iesēdējās mājās, kolhos izjuka. Mans tētis joprojām, zinādams, ka man tā kultūra ir stipri vajadzīga, par pajām viņš paņēma dažus kantora galdus un paņēma otra bijušā kolhoza, tas, kas bija Ošinieki, klubu par pajām paņēma, lai man būtu kur izpausties tajos klusuma gados. Un tad mūsu mazajā privātajā klubiņā bija pašākās Saldus rajona balvas. Laikā, kad citi grāba govis un tehniku un jā, viņš paņēma mazu klubiņu, kurš mums īstenībā uz papīra dēlam ir joprojām. Un reizēm vēl balvas uztaisam. Izklausās, ka tētis jums vienmēr ticējis. Jā, tētis man ļoti ticēja. Sapratu, ko es varu un ko es patiesībā gribētu. Jo no to agronomu, viņš jau varbūt būtu gribējis, ka es būtu par to agronomu. Jā. Bet viņš arī teica, kad man ir pamaz zināšana ķīmijā. Un es viņam piekritu, jā. Jūs esat domājis, kas arī jums būtu noticis, ja tas tēvs nebūtu pa pajām paņēmis to kolhoza klubu, ja jums nebūtu čakli vīrs un bērni savu saimniecību, tad kādi jūs būtu režisori? Ja viņš to nedarīja, tad viņš nebūtu mans vīrs, jo viņš aprecēja kultūras darbinieci. Un bērniem jau arī kāda viņiem bija izvēle, ja viņi pirmie gadi viss pagāja aizskatuvē. Ja, tur ir stāvējuši ratiņi, man ir bijuši balvas līdz rītam, viņi tur ir gulējuši dekorācijās. Un viņi tur izauguši. Un tad, kad bija, jā, viņi nebija. Viņi mācījās vidusskolā, viņi mācījās augstskolā. Un es saku, pietrūkst. Un tad pienāk dēls un saka, labi, es iešu. Bet tā mākslas dēļ ir daudz nācies upurēt. Tu vēl kultūras dabinieks, tur sestdienas, svētdienas aizsvītro. Tā vēl viesizrādes, tā vēl kas tur.
Nu, zaudējumi reāli, protams. Pagājušā vasara bija tāda, kāda bija. Labību kultu varēja tikt, cik varēja. Bet es biju apsolījis, ka mēs Brocēnu svētkos rādīsim brīvdabas izrādi. Tā bija tās nedēļas vienīgā saulainā pēcpusdiena. Bet kombaini palika neizbraukuši tajā pēcpusdienā. Bija skumīgi mazliet, jā, jutos vainīgi. Ne jau tikai mūsu saimniecība, bet arī tie pārējie. Bet tā pavisam dzīve būtu garlaicīga, ja nebūtu teātris. Koki, 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 Gailī. Sauc savu saimi. No rīta bija 4, tagad 2. Tad jau gana šodien. Cik jums to pojeņu? Patiesībā man ir pojeņu saimniecība. Šķirnes ir 310, ceri kā tāda ir virs 500. Tas tāds bēdu stāsts. Tad man nācās aiziet no darba un man vairs nevajadzēja kultūrā, tad es gadu sēdēju mājās, biju bezarniekos, raudāju un aiz kreņķiem sāku stādīt puķis. Jo man pat ar teātri strādāt neļauj, no viss man atlaida. Uz papīra skaitījās, ka meita ar teātri strādā, vadīja tik un tā viņa ir gājis visādi. Tāpēc es saku, dzīvīt šūpojies gan augšā, gan lejā. Būs jau cepšanai. Raksim, kamēr atradīsim. Bet tās pieniņas saknes kādai nepieciešamībai? Viss tas sākās, to konkursu, kur sākās ar šīm pieniņu saknēm, izsludināja īstenībā saldu garšvielu veikalu avokado. Un toreiz visiem bija tie ēdieni, tai komisijai ne tikai rakstiski iesūtīja, tad bija jāved atrādīt. Un tā tikšanās restorānā, toreiz pat restorāna īpašnieks atnāca paskatīties, kas tas tagad būs pa brīnumu, ko dos. Kad es publiski tajā pasākumā pagastu svētkos cepu tās saknes, un katrs gribēja to saknīt pagaršot. Nu, jūs nāciet ēst. Runāties Tas pa visu. bezvēls esot gatavs. Jā. Jo teātra spēlēšanā, cik jūs ģimenes locekļi iesaistīti? Cik nu ģimenē ir, tik viss, teikšu, kā ir. Ieskaitot mazbērnus. Un pat Znots bija iesaistīts tajā vienā skatus izrādē. Jo viņš teica, ka ja viņš reiz ir atbraucis, tad viņš arī ies uz skatu. Es saku, labi, arī tu nesīs maisu tirgu. Kā tā paiet vakar pirms pirmizrādēm, jūs tur savus lomas atspēlējat viens otram vai kā? Nē, mājās mēs lomas nespēlējam. Viņš kaut kā ļoti labi iemācās lomas, un viņš ir pirmais, kas zina lomas no galvas, rādot piemēru citiem. Viņš traktorā mācās tekstus, viņš brauc un mācās. Skaļi runā, kā viss saka, ko viņš brauc garā. Kā tad ir vīram uz tām galvenajām lomām ir pirmā roka? Tā jau laikam nesenāk. Viņam ir jāsamierinās ar to, ko neviens negrib, jo kādam tas arī ir jāspēlē. Pēc vienīgā lietas zāle daudz augu. Šodien zāļu salāti liela bļoda. Visiem ir? Tu kā vēl? Labi? Labi apetīti visiem? Ko? Lietu rāda? Jā, nu, Cerīgi. visu laiku rādīt. Tā bezcerīgāk šobrīd rāda vien cerīgāk arī tā. Kad tomēr būs lietus? Kaut kas varētu uzlīt. Ļoti jau vajag gan. Kas tur tēt ir salikts? Nu, tur ir 8 dažādas kompetences. Lakšus ieskaitot. Tie mums mājās neaug. Aug! Tur pie čūskacām. Vācam noslēkam kaut ko ēdam un galvu. Ar tiem mums ir problēma. Tie tālu dzīvo. Tos nevar dabūt. Burgeri šodien nebūs. Jūs kaut kā īpaši mākat motivēt tos cilvēkus vai kā? Nu, lai nāk un spēlē teātri. Tas bija 2000. gads. Es sapratu, ka
es nevaru savākt 8 pāris, jo tādi dejojoši cilvēki te nebūs 16. Toties es varu to, ko varu, jo teātrī derēs kaut vai 3 cilvēki. Un es biju tik neapzinīga, ka pirmajā darba dienā pielikt paziņojumu, lai piesakās teātrim. Un man uz teātri tajā brīdī pieteicās 16 cilvēki. Saldoju stāvēju pie lugu plaukta, atšķīru lugu, paskatījos, kur ir 16 darbojošās personas, ja nebija taisīts iet. Un tā mēs nonācām pie pirmās lugas ar 16 darbojošām personām. Tā bija nauda. Mārtiņa Zīverta, luga nauda. Nu tāda. Un kad mēs viņu 5 mēnešus mācījušies un uzlikām, tad cilvēki nāca kā uz brīnumu pie mums un teātris. Un tiešām 2 stundas. Un 16 cilvēku uz skatuves, bet mēs to izdarījām. Un tā ir pagājuši šoruden teātris svin 25 gadus, un tā mēs esam izturējuši darbojoties visi kopā. Šitās te meitenes atnāciet pastamies tās kleitas bildēs. Vīriešiem, kur mēs dabūsim šitādas, es nezinu. Tā ir tā māja. Kurš mums ir ar ūsiņām? Jānim vajag šito. No Jānim izraudīsim ūsiņus. Man ir šitāds ņieburiņš, man ir un svārki garie man ir un aubi man ir. Bet es tikai tagad domāju, ka tomēr tev vajag arī to balto priekšautu. Jā, tas būs. Būs baltais priekšauts un būs baltā auba. Redzi? O, jā, visām manžetēm tev ir super. Nu, Raure. Jā, un stāvēs krādziņš vēl pie tā. Tad, kur aizbrauc krūzītes speciālās, cakotās? Cik viegli vai grūti tādam jūsu teātrim tīri praktiski eksistēt? No tā visa ir tik, cik paši teātra dalībnieki spēj izdomāt, spēj saprast, ko no kā uztaisīt. Tad arī mani vīrieši sēž pie tās dēlīšu kaudzes un domā, kā to samontēt, jo man vajag tā, vajag. Vēl labos laikos bija iespēja, ka bija pagastam autobuss. Tad jau mēs braucām, kur varēja aizbraukt, cik bija iespējas. Bet kopš mums ir lielie novadi, kopš visiem ir kopīgs katls, tādas iespējas vairs nav. Tad katri salasās pa kompānijām, sakāp 20 cilvēku privātās automašīnās un brauc. Dekorācijas? Dekorācijām ir iegādāta piekaba, kur piekabinām un arī braucam. Nu, tad mēs pat varētu mēģinājumā, ja drusku tā ar glans, nevis tā kā Dacia iecēdēt Ilsvietā. Māris ar Andru uzreiz dzer, Māris tās anekdotas. Lūdzu. Mēģinājums 8 vakarā, tas ir mīļākais cipars vai kā? Mums tas ir gadu gadiem tiešām, jā, jo cilvēki brauc no tāluma, cilvēki brauc no Kuldīgas, cilvēki brauc no Saldus. Mums ir meitenes, kas slauc mājās savas govas, kuras arī ir jāizslauc, nu ne jau 3 pa dienu, tu slauks pēc vakara slaukšanu. Un ir tādi, kur strādā fermā un slauc arī 100 govas blakus pagastos, blakus teātros, jā, ir, kas sāk 6. Jo tur cilvēkiem nav privātās saimniecības, viņi vairāk vai mazāk visi dzīvo centra dzīvokļos. Mums ir lauksaimnieki, tiešām lauksaimnieki. Tagad arī ir lauku darbi, un es nevaru paģērēt, ja viņam ir jāsēž sēmašīna, jābrauc ar traktoru. Es nevaru teikt, tu tagad apstās sēmašīnu, kāps ārā un nāks uz mēģinājumu. Ko jūs tajā laikā darījāt? Mēs Katrā ziņā tavs sieva taisījās ģīpti, tev viņa bija jāreanimē. Viņa tikko ir redzējusi līdzi. pagājušām mēģinājumam ar tā nelikās. Jūs arī esat īpaši ar savu teātri, jo Latvijā nav daudz amatieru teātru, kur vairums ir vīrieši. Kā jūs to dabūjat gatavu? Tā ir kaut kā sanāca pats no sevis. Tie vīrieši ir bijuši no pirmās izrādes un visu laiku. Jā, diemžēl mans brālis ir miris. Kurš to varēja izdarīt? Labrīt, Angas kundze. Izmeklētājs Bēs. Mans palīgs tiksties. Mums būs jāuzdod daži jautājumi kāds ar šiem. Nāciet te pie galda. Var jau teikt, ka mēs esam aizsēdējušies tajā padomu laikā, bet vajag normālu teātri ar normālām dekorācijām un tērpiem un gaismām un aizkaru. Varētu jau uztaisīt arī, ar vienu kasti un vienu bumbu arī varētu uztaisīt teātri, bet ko tad mēs darītu uz tās skatus un ko tie skatītāji tur skatītos? Parastie. Skatītājs parastais. Bet tas toties patiktu visām žūrijām, komisijām un konkursiem.
Tev kaut kā ļoti efektīgi jāmēr tie griezti, es nezinu ar ko. Es tev teicu, colstuku vajag. Tagad jau liek noprast tā konkursu komisijas, kas viņiem patiktu un kas nepatiktu. Tas ir ļoti sāpīgi, jo mums ir, tad, kad ir režisoriem sanāksme, tad mums saka, nu kas tad vēl, ja ne lauka amatieru teātris, ja? Studējiet tās latviešu dramaturģijas lugas, ja? Kas tad vēl, tā latviešu dramaturģija, kādam viņi ir jārāda? Tad ir otrs, nu kāpēc to latviešu dramaturģiju, vai tad nevar ārzemju iestudēt? Bet, ko lai dara tas kolektīvu vadītājs, ko lai dara tas režisors, kuram ir tikai 6 sievas, jā? Nu, viņam ir kaut kas jāiestudē, jo viņas grib teātri spēlēt. Nav viegli atrast to, kas patīk aktieriem, kas patīk publikai un kas patīk vēl visādām komisijām. Dilema mūžīgā. 3 kungiem kalpoju. Ar visu to jūsu entuziasmu, taču jūs to bagātību atalgojumu saņemat kaut kādu? Jā. Režisors saņem darba algu, kas ir 4/4 likme no minimālās algas. Kur jūs to naudu liekat visu? Ieguldu teātrī, savādāk es nevaru notērēt, bet tad visiem tur vajag rekvizītus, visiem vajag programmiņas drukāju, tāpat mēģinājumu vakara kafijas, jo cilvēki atnāk no darba reizēm, kā atnāk, jā. Arī tā kafija ir līdzi, kuram nav tajā brīdī jārunā. Īstenībā tas ir mazliet sociālais darbs šajos laikos. Mēs satiekamies savādāk, mēs esam katrs tik tālu savā saimniecībā. Mēs satiekamies, un tad ir tās sarunas vīriem par darbu, jo visi ir lauksaimnieki, un dāmām atkal par dārzu, par puķiem, kas tev aug, ko tu paspēji iesēt, kādu stādīgus tu šoreiz atnesi. Un tad ir tā sarunas, un tad ir sākam, ejam skatūs. Un tad viss paliek nopietnāk. Kopīgām vakariņām ar Ernestu un Elmīru. Jā. Bet tik un tā mums tā skatu jau ir nepareizi kaut kāda. Kaviārs. Nē, šitā vieta ir, nav globus nav vietā. Tāpēc, ka mums jau viņu vajag tuvāk. Nevis tur aizmugurē, bet aiz krēsla. Tāpēc, ka viņš ir pa dziļu, lai jūs nākt pie viņa arī spriest, kurā vietā. Un tā, ka viņi noliek tajā apsietā, viņš ir priekšā cilvēkam, kas ir krēslā. Tāpēc mums globus vajag. Tevi var redzēt pāri, labi. Labi, kurš ir nākošais? Mūsu laukskatītāji. Kad mums ir teātrim pirmizrāde, tad lielam vairumam no šī miesta iedzīvotāji, tā ir vienīgā teātra izrāde, varbūt tāda, kad viņš ir uzvilcis to savu labāko tērpu un atnācis, jā. Un kopš vairs nav tās iespējas biļetīti nopirkt iepriekš, jā. Cilvēks nāk jau laicīgi, lai viņš sēdētu jau tuvu, jā, lai viņš redzētu. Mums ir teātris. Tas jau ir sirds darbs vairāk nekā, tur mēs ieguldam sevi, lai varētu aizbraukt un parādīt cilvēkiem to, ko mēs darām ar prieku. Labrīt, jau labvakar, kas ir rīt? Rīts! Labrīt.